Startautiski atzīta dejotāja, choreogrāfe un žurnāliste no Telavivas ir piešķīrusi jaunu nozīmi teicienam, lai dejotu tango, vajag divus. 2024. gadā Ore Linkevska tika uzaicināta uzstāties labi zināmajā Bergen Fringe festivālā Norvēģijā. Taču, ņemot vērā turpinās karu pret Hamas, pēc dažiem mēnešiem viņa tika izslēgta, taču atteicās klusēt. Un pirms pāris mēnešiem Ori uzvarēja diskriminācijas tiesvedībā, un viņa šodien pievienojas mums šeit studijā. Sveika, meitene, sveika! Visiem, kas skatās Ori ar regulāri, agri manā E24 Days, weekly, tāpēc ir labi tevi redzēt, diemžēl, šādos apstākļos. Tu pat nenojauti, ka tas notiks. Tātad vispirms pastāsti mums par projektu, pirms mēs nonākam pie tā, kas notika, jo tu šo lietu uztvēri ļoti nopietni. Tu biji stāvoklī visus šos 9 mēnešus, kamēr nāci uz studiju kā uz dzemdību rokas grāmatu. Es domāju, šī bija ļoti drosmīga izrāde. Tev tiešām nav iebildumu pārkāpt robežas, runājot par tēmām, principā? Laikam jau nē. Jā, Birth Preparation Course ir solo izrāde. Tā ir dejas teātris. Tā ir zinātniskās fantastikas izpēta par dzemdību praksēm uz Zemes, ko stāsta cikplanētieši suvi tālā nākotnē dziļā kosmosā. Un es to pirmizrādīju 2021. gadā ECO Fringe festivālā, teātra festivālā. Un kopš tā laika tas ir apceļojis pasauli, un Bergena bija paredzēta kā viena no pieturām šajā tūrē. Tieši tā. Tad paskaidro, kas notika. Šī ir vieta, kur tu jau esi bijusi iepriekš, un tas ir diezgan labi zināms festivāls. Tātad viņi tevi uzaicināja, un tas jau bija pēc 7. oktobra notikumiem. Vai pareizi? Viņi man uzaicināja 2023. gadā. Pirms sākās karš. Un tajā gadā es nevarēju aizbraukt cita turnēja dēļ. 2024. gadā viņi man uzaicināja vēlreiz, kas bija lieliski. Mani gaidīja. Un tad pāris mēnešus pēc tam, kad saņēmu viņu oficiālo ielūguma vēstuli, es saņēmu vēl vienu vēstuli no festivāla, kurā teikts, ka viņi atsauc manu ielūgumu, jo nevēlas dot tādiem cilvēkiem kā es platformu. Ak, vau! Kā tu uz to reaģēji? Es domāju, tas noteikti smagi skāra. Es domāju, tas nav pārsteigums. Mēs visi piedzīvojām ko līdzīgu. Es domāju, joprojām, bet īpaši dažus mēnešus pēc 7. oktobra, kā tas tevi emocionāli pirms juridiski ietekmēja? Tas tiešām bija pārsteidzoši. Protams, konflikts bija ļoti smags, un mēs bijām pirmajos kara mēnešos. Tas bija ļoti intensīvi. Šeit bija intensīvi un drošības riski un viss pārējais. Šeit mums notika ļoti daudz. Manuprāt, tas bija tik klajšs apvainojums man, ka kādam tādam kā tu nevar dot platformu. Un ko tas īsti nozīmē? Un vai tas ir tāpēc, ka es esmu ebrejiete, vai tāpēc, ka es dzīvoju Izrēlā? Man bija daudz jautājumu. Es dažas dienas biju patiesi bēdīga par to. Un tad es atbildēju festivālam e-pastā, izsakot, cik ļoti esmu vīlusies par viņu lēmumu. Un mēs vairākas reizes sarakstījāmies turp un atpakaļ, un tas kļuva arvien sliktāk un sliktāk, un tad tas kaut kā pārauga vēl lielākā problēmā. Tātad paskaidro arī, tas ir interesanti. Tātad problēma bija festivālā, nevis Norvēģijas valdībā. Tātad beigās tas izraisīja lielu preses uzmanību Norvēģijā, līdz pat tam, ka pats festivāls tika slēgts. Jā, tā arī notika. Tā gan festivāls tika atcelts. Viņi zaudēja finansējumu. Viņi bija saņēmuši daudz negatīvas publicitātes saistībā ar to, kas notika manā situācijā. Un kopš tā laika viņi atkal ir rīkojuši festivālu. Tātad tas nav pazudis uz visiem laikiem, ko es patiesībā uzskatu par labu lietu. Nē. Vai tevi ir uzaicinājuši vēlreiz? Nē, esmu uzstājusies ar Birth Preparation Course Bergenā un vēl vienu savu darbu deju izrādi Oslo, izmantojot citu platformu. Mani nav. Kopš tā laika ar festivālu neesmu sazinājusies. Tu izlēmi, ka tiešām ej līdz galam, izvēlies juridisko ceļu un iegūst apliecinājumu, ka tev bija taisnība, ko tu ieguvi tikai maijā, pirms pāris mēnešiem, un tu ieguldīji daudz laika, enerģijas un emociju šajā procesā. Bet kāpēc tas bija nepieciešams solis? Pat ja tu vari teikt, ka tas notika, bet tu no tā neko vairāk neieguvi. Izņemot atzīšanu man deva un noslēptības sajūtu. Un apstiprinājumu tam, ka tas nebija tikai mans sajūta, ka man ir noraidījuši. Viņu atteikums pieņemt mani uz tautības vai reliģijas pamata ir pretrunā ar likumu. Un tas man bija svarīgs paziņojums. Es tiešām ilgi domāju, vai
ir pareizi to publiskot un vai ir pareizi meklēt tiesisko aizsardzību. Man bija advokāts, Norvēģa advokāts, kurš man ļoti atbalstīja. Un es domāju, ka bez viņa es nebūtu izlēmusi iet šo ceļu. Bet es esmu priecīga, jo tas nav tikai par manu personīgo pieredzi ar šo vienu festivālu. Tas ir par to, ko Izraēlas mākslinieki un ko citi mākslinieki no citām Pareizi, tas nav tikai par piedzīvo. kaitējumu. Vesel, es domāju, tas ir noticis bieži. Tātad tas patiešām ir precedents, ar kuru jums vajadzētu lepoties, ka jums ir šāds precedents. Jo esmu pārliecināta, notiek arī citas līdzīgas lietas, par kurām mēs iespējams vienkārši nedzirdam. Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka tik daudzi mākslinieki, Izraēlas mākslinieki, ir tikuši boikotēti, un arī Krievijas mākslinieki pēdējos gados ir tikuši boikotēti. Un viss šis kultūras un mākslas boikotu, kā arī akadēmisko boikotu koncepts šobrīd ir ļoti liela problēma mūsu pasaulē, īpaši dzīvojot šeit, Izraēlā. Vai tas veicina reģiona stabilitāti un nākotni, vai arī mūsu uzaicinājuma trūkums palīdz izbeigt konfliktu? Un vai tas ir pareizais veids, kā cilvēkiem ieguldīt savu enerģiju, lai radītu labāku realitāti šajā reģionā? Tādēļ parunāsim arī par to, ka jūs esat izstrādājusi jaunu versiju par dzimšanu no dzimstošā cilvēka skatu punkta. Jā. Pastāst par savu vasaras bērnu izrādi un par to, kā tā ir pārvērtusies. Tās nosaukums ir tas, par ko tev vajadzētu uzrakstīt bērnu grāmatu, kas to papildina. Pastāst mums par šo nosaukumu. Jā, es esmu ņēmusi Birth Preparation Course un skatījusies uz to caur dzimušā cilvēka bērna prizmu, kas patiesībā attiecas uz ikvienu, jo katrs cilvēks uz šīs planētas ir piedzimis. Izrāde saucas Kā es šeit nonācu, un tās pirmizrāde notiks Bikurjājuma centrā, pašā Telavivas centrā, augusta beigās viņa festivāla ietveros. Tā ir arī zinātniskās fantastikas pieredze, kurā tiek pētīts, kā mēs nonākam līdz dzīvei uz šīs planētas, kas ir šī planēta, un cerams, tas būs ļoti smieklīgi un ļoti informatīvi. Kā jūs uzrunājat bērnus? Piemēram, pastāstiet kādu piemēru. Zinātniskā fantastika, vai tas liks viņiem smieties? Vai tas ir izglītojoši, vai tas ir domāts, lai šokētu un atstātu bijībā? Kas ir? Es domāju, ka tas cerams ir izglītojoši un liks viņiem smieties, kā arī iesaistīs viņus. Skatītāji daudz iesaistās. Es esmu iemācījusies žonglēt šim priekšnesumam, tāpēc es žonglēšu. Žonglēšana ar dažiem bērniem no skatītāju vidas. Tas ir ļoti interaktīvi. Tur ir maza kosmosa kuģīte. Bērniem ļoti patīk kosmosa kuģi un ro. Tas ir kā paņemt to pašu skatuves valodu, ko izmantoju izrādē Birth Preparation Course, un padarīt to pieejamāku bērniem, jaunākajai auditorijai. Brīnišķīgi! Liels paldies! Ir patiešām jauki tevi atkal redzēt. Turpini virzīties uz priekšu. Paldies! Liels paldies, Ori!